Sveiciens Mācībprieks kanālā! Šīs dienas tēma – kas ir emocijas? Mēs dzīvojam unikālā pasaulē, kur mēs varam aplūkot dažādākās vietas, krāšņākos skatus ar telefonu palīdzību. Nu pat vairs nav jābrauc un jālido tālu, lai redzētu šīs vietas. Mēs varam lasīt un iepazīties ar dažādu informāciju visā pasaulē. Un ko tas mums dod? Tas mūs bagātina ar emocijām. Tad kas ir emocijas? Ja meklējam vārdu emocijas, tad mums parādās dažādas nozīmes. Man visvairāk patika šī. Emocijas ir spēcīga motivācija rīcībai. Emocijas ir reakcija uz to, kas ar mums notiek gan ārpusē, gan mūsu sirsniņās. Šīs dienas video ļoti daudz informācija ir ņemta no ļoti fantastiskas grāmatas Emocionālā sociālā intelekta centra Emociju spēles. Tad arī šeit iepazīsimies ar to, kas tur bija rakstīts. Daži fakti par emocijām. Krāsas, mūzika, vide ietekmē mūsu emocijas. Katrai emocijai ir noteikts mērķis. Emocijas ietekmē arī mūsu asinsriti, gremošanas sistēmu un elpošanu. Tas nozīmē, emocijas ietekmē arī mūsu veselību. Emocijas ķīmiskās reakcijas process ķermenī ilgst apmēram 90 sekundes, kas ir nedaudz vairāk par 1 minūti. Katram no mums ir emocionālā vajadzība piederēt, mīlēt, būt mīlētam un tikt atzītam. Šo pierāda arī ļoti daudz cilvēku, gan mūsdienās, gan vēsturē, kas pētījuši, kas nepieciešams cilvēkam, lai viņš būtu laimīgs. Aplūkosim tādu emociju kā interese. Interesi pavada apātija, garlaicība. Kādēļ garlaicība? Jo no garlaicības sāk veidoties radošums un sāk rasties interese, kā tad padarīt šo, lai mums nebūtu garlaicīgi. Vienaldzība, azarts, ziņkārība, koncentrēšanās, aizrautība. Kādēļ mums ir nepieciešama interese? Ja mēs skatāmies, kā cilvēki dzīvoja pirms, piemēram, 200 gadiem, bez intereses nebūtu attīstījušās tehnoloģijas kā telefons, dažādas ķīmiskās vielas, un ja pavisam sen, tad cilvēks ar savu interesi atklāja, kā darbojas elektrība. Ar ko šodien mēs varam uzlādēt telefonus, un mums spīd gaisma. Nebūtu attīstījušās zāles un dažādas citas interesantas parādības mūsu pasaulē. Kā nākamais ir skumjas. Ar skumjām saistās vilšanās, sēras, bēdas, bezcerība, sāpes un bezpalīdzība. Taču visām emocijām ir vieta, jo tās mums māca un ļauj novērtēt, piemēram, kā skumjas, kas ir mūsu draugi, ģimene, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu dzīvot labāk, un caur skumjām mēs arī mācāmies, kā ar tām tikt galā. Kā nākamais riebums. Ar riebumu saistās nepatika, vilšanās, apātija, ienaids, nosodījums. Taču caur šīm emocijām mēs mācāmies to, kas mums patīk, kādas lietas mēs labprāt darītu nākotnē un no kādām mēs izvairītos. Tāpat vilšanās mums māca, kā izvirzīt jaunus mērķus. Pārsteigums. Ar pārsteigumu asociējas šoks, apjukums, izbrīns, gaidas. Bet pārsteigumi var būt arī pozitīvi, piemēram, dzimšanas dienas ballīte, kuru tu nedomāji, ka viņa notiks. Tas ir pozitīvs pārsteigums, priecīgs. Un pārsteigumi palīdz mums kļūt gatavākiem ikdienas dzīvei. Kā nākamais – kauns. Ar to saistās apkaunojums, pazemojums, mulsums, biklums, bezkaunība. Bet tā mums māca, kā būt daudz gatavākiem dažādām dzīves situācijām,
kā arī pārvarēt bailes pašam no sevis un dažādas citas emocijas, kas saistās ar kauna sajūtu. Cilvēki bieži piedzīvo kaunu, bet mēs neatzīstamies, ka tā notiek. Taču tas ir normāli, un mēs visi kādreiz esam gājuši tam cauri. Nākamais ir bailes. Ar to asociējas šaubas, uztraukums, trauksme, panika, šausmas. Tās visas sajūtas mums ir nepieciešamas, jo tādā veidā mēs iemācāmies, kas ir tas, kas mūs apdraud, gan emocionāli, gan fiziski. Piemēram, ja mēs nejustu bailes skriet pāri ceļam, nebaidoties no mašīnām, tad būtu ļoti daudz negadījumu. Tāpat trauksmes sajūta ir jāizjūt. Šīs visas sajūtas, ja mēs neizdzīvojam, tās ietekmē mūsu veselību. Un kā jau sākumā bija teikts, ka visas sajūtas ir reakcija uz ārējām un iekšējām sajūtām. Prieks. Prieks asociējas ar mieru, laimi, pateicību, apbrīnu, lepnumu, mīlestību un eiforiju. Arī šīs sajūtas noteikti ir jāizjūt, jo tad mēs izjūtam, ko nozīmē būt priecīgam. Mēs esam gatavi uzņemties jaunus izaicinājumus. Mums patīk mūsu dzīve. Protams, šajā grāmatā, ko es aplūkoju, Esi emociju spēles, bija daudz citu emociju vēl. Un, ja būs interese, iesaku aplūkot šo grāmatu vai iegādāties to. Šeit redzams emociju aplis. Izrādās, emociju ir tik daudz, un šis arī nebija tas vispilnākais, vislielākais, kas parāda, cik daudz emociju eksistē. Taču tās visas mums ir vajadzīgas, lai mēs iemācītos būt emocionāli gudri un varētu tikt galā ar visām lietām, kas nāk pretī mūsu dzīvē. Izmantotie avoti. Paldies, kas noskatījies šo video, atbalsti kanālu un pieseko tam. Ja tev ir idejas jauniem video tematiem, iesūti tos Mācību prieks bērniem Facebook kanālā. Paldies, uz tikšanos!